spēlētāji, bet, nu, leksim iekšā, tad pirmajā raundā, redzams, Lūša redz sāks aizsardzībā, bet Narko ar 2 kiliem Dakters arī iegūs vienu, jau 5-2 situācija ļoti īsā laika posmā ir izveidojusies, bet, nu, redzams, gan Heino, gan Krišiņš ir iegājuši saitā, bet, nu, te bez jebkādām cerībām astāja komanda Tīma Kustika un diezgan pārliecinoši Lūša redz iesākt savu spēli. Jā, ir gan informācija, ka kaut kas ar Hādu ir noticis. Nezinām, vai ir jau salabots Mr. Admin. Bet jā, pirmais rauns ir noslēdzies. Redzam, ka diezgan interesanti pieeja šiem CT spēlētājiem iziet visiem 5 midā un iegūt kaut kādus pirmos tos entry kills, lai nebūtu tādu pārsvaru. Šajā pirmajā raundā viņiem tas lieliski izdodās, un tagad jau Tīma Kustika nekas cits neatliek, kā mazliet ieekonomēt savus naudas, netērēt tik daudz uz ieročiem, lai varētu paglābt savu naudu priekš nākamajiem raundiem. Šeit Bobo izskatās, ka paies vienam no spēlētājiem Peroksīs, un Peroksīs ir 2 fantastiskiem kiliem uz Bobo un Defairu. Šeit Vohans nezinu, vai redzēja Krišu. Kāpēc viņš Krišam izdosies trāpīt pāris lodes, bet nepietiekami, lai nošautu. Nu, 3-2 situācija. Tīma Kustika. Tīma Lūša Red ir izplatījušies pa visu kārti, vairāk gan uz šo te A pusi. Peroksīs jau mēģiniet iekšā un Dakters kopā ar Narko iztīrīs abas 2 atlikušos spēlētājus. Jā, nu vienu brīdi likās, kad ar šiem 2 kiliem, ko Peroksīs sagādāja, nu, cerības bija uzvarēt šo te raundu, bet redzējām diezgan ātri arī spēlētāji no Tīma Kustika atdevās un, nu, diezgan ātri zaudēja savu dzīvību, varbūt bija šī pātri nospēlēja, bet redzams Tīma Kustika tieši komandai pirmais fullbuy rauns, turpretī, nu, Lūša tāpat tā spēlēs ar šiem SMG, redzams gan Defire, gan Vohana rokās ir tieši šie te MP9, bet ļoti interesanti spēlē pagaidām Tīma Kustika, diezgan agresīvi dosies šajā te longā un izstāsta, ka splitos midu tieši ar Heavenu un tieši Elbow, iegūši 2 skillus, 3-4 situāciju, minūte 30 raundā un redzam uzreiz agresīvi mēģina ieņemt brīvās šīs lokācijas kartē, lai, nu, iegūtu papildus informāciju, kur tad ir izvietojušies tieši Lūša Red spēlētāji, tad Dakters mēģināja agresīvi nospēlēt, bet, nu, sagaidīja viņu Tīma Kustika spēlētājs, te Krišiņš ļoti labā pozīcijā, lai iegūtu skillus Narko, to viņš arī izdarīs, un pēc Kīts arī atradis Dakteri, Vohans palicis 1-4 situācijā, iegūs jau tikko savu pirmo killu, nu, skatīsimies, vai viņš mēģinās uzvarēt šo te raundu, vai tomēr seivos, redzams arī ļoti labs Doomsday. Ok, man no sākuma likās, ka viņi caur donatu nošā, bet ne, Outrage no šī te Redruma atradīs killu un iegūst arī Tīma Kustika pirmo raundu. Nu, ļoti, pagaidām ļoti pozitīvi arī Tīma Kustika spēlēja, nu, ļoti labs arī splits tieši vidū, lai iegūtu, nu, diezgan labu šo te pozīciju raunda sākumā. Jā, nu, pēdējiem raundiem varam nomērot, ka visvairāk šīs tas spriedzes notiek tieši mapas viduszonā. Tā komandām patīk šeit arī. Peroksīs izdosies viņam trāpīt pāris lodes uz Bobo, bet neko vairāk. Un Tīma Kustika ir paņēmuši visu viduszonu. Un varbūt tagad varēs domāt, ko var tālāk izdarīt. Nu, Lūšiem jau ir tā pagrūtāk kaut ko noturēt, aizsargāties, jo viņiem, nu, nav redz šie te ieroči. Un šis tad inventāra pārsvars komandai Kustika ir pārāk liels, lai kaut ko varētu izdarīt Lūša. Šeit Defire atradīs, vienu lodi trāpīs Krišu. Arī granāta lieliski konektēs, uzspridzinās Defire turpat uz vietas. Kīts varbūt mēģinās kaut ko atrast. Krišs arī otru killu uz Vohanu. Diez vai viņš gaidīs arī trešo. Kāds smoko, varbūt, ka gaida. Bobo izdodas atrast vienu killu. Narko izdodas atrast arī killu uz Krišu, apstādina viņa. Kaut kādas izdarības ar 2 kiliem, trešo viņš neiegūs. Šeit Fēris mēģinās iet. Bobo iziet lieliski cauri dūmu un atradīs Outrage. Bet, nu, tagad viņš ir aplenkts ar 2 teroristu spēlētājiem. Neuztrošinās no Narko. Tīks atrasts no Fēris Lurka. Es nezinu, vai to var saukt par Lurku. Šeit Bobo mēģinās pacīnīties. Patapoja bumbu, bet, nu, ideāli nospēlēts no Kīta, ka viņš nerādījās tajā donatā, ļāva Bobo tur kaut ko meklēt un, teiksim, tā neatdevās ļoti agri raundā.
Jā, nu ļoti labā taimingā tieši Bobo izgāja caur šo te dūmu, bet nu, galu galā tas taimings arī nenostrādāja par labu komandai Lūši Red. Tā kā redzējām, ļoti labi nospēlēja gan Krīšis, gan arī Peroksijs un Feris. Tā kā, nu, rezultāts ir 2-2, un tas ir eko-rauns no Lūša Red puses. Atļaušos šo te eko-raundu izmantot, lai arī pateiktos mūsu sponsoriem, nevienam citam, kā Zoe, Unicorn, Latvijas Esporta Federācija, Duna un, protams, mūsu ģenerāls sponsors Dantex. Tā kā, nu, bez šiem te 5 fantastiskajiem, negribētos teikt cilvēkiem, bet mūsu sponsoriem, nu, šis, ko jūs redzat, patiešām nebūtu iespējams. Bet vai tas ir eko-rauns un vai tā ir uzvara? To mēs redzēsim. 3-3 situācija. Feris atradīs gan Narko, nu, gan drīz atrada arī Bobo turpatās, bet redzams arī zina, ka šis spēlētājs uz B ir diezgan low, un Krišs būs tas, kas mēģinās arī atrast viņu un ieņem šo te B saitu. Redzams, cik agresīvi arī spēlē tīma kustik, zinot, ka tas ir tikai eko un, nu, pret pistolēm tomēr nevajadzētu baidīties jāspēlē šo te pārliecību, bet nu, ne pārāk lielu, jo tas galu galā mēdz arī dažreiz nospēlēt par sliktu, bet redzams, ka bumba ir uzplantot un te vajadzētu nu, Lūši Red kaut kādu vismaz 1 kilu dabūt ar šīm te pistolēm. Starp citu ļoti interesanti, kur šie te 2 ieroči, ko gan Peroksijs, gan Heino ir ar savu nu, nāvi izmetuši ārā, izstāsta, ka necentīsies viņus pacelt. Bet, nu, jā, redzams, abi 2 spēlētāji no komandas Lūši Red ir šajā te sītijā. Un, nu, neizstāsta, ka viņiem kaut kas izdosies, jo redzams, ka 3 spēlētāji no tīma kustik jau ir, nu, banānā. Un, jā, nu, rezultāts 3-2. Jā, diemžēl Lohanam neizdevās utilizēt savu iegūto ieroci. It kā mēģināja viņš tur ieiet teroristiem mugurā. Atrast kādu kilu. Feris ļoti labi izlasīja situāciju un apturēja viņu, kas nu, apturēja jebkādas iespējas komandai Lūši iegūt kādu pārsvaru šajā raundā. Bet nu jau nākamais rauns ir naudas abām divām komandām. Un redzēsim, Defire ir pacēlis APP. Varēsim pavērot, kur tad viņš ar viņu nostāsies. Jā, nu redzams, diezgan agresīva komanda Lūši Red. Jā, nu ļoti lieliski arī nospēlēja Lūši Red. Ļoti labs molotovs arī no viņa puses. Narko atradīs ar dūmu. Nu, Outrage pēdējā mirklī viņa pamanīja 4-5 situāciju. Redzams, 3 spēlētāji no komandas Lūši Red ir uz šo tad B saitu. Un redzams, ka bija šī apstājušies. Ļoti labas dūmas ir sametuši komandu Lūši Red. Tā kā, nu, izstāsta, ka, nu, respektē komandu tīma kustik tieši viņus neapšaubāmi līderi, bet Feris tikmēr atradīs A saitā dakteri Bobo. Ļoti ātri paspēs norēģēt un notreidot savu komandas biedru un Peroksijs zina, ka viens ir donatā un mēģinās ieņemt šo te redrumu. Te Krišam man šeit nevajadzēja skaņu iet šajā te redrumā un tagad nojautīs Defers, ka ir redrumā, to viņš arī zina, iegūs kilus Peroksiju, bet tāpat tās Krišs šajā te, nu, manis iepriekš minētajā pozīcijā un izstāsta, ka numur 9, kas ir Kīs, izstāsta, ka taisīs pirmo kontaktu, bet Defers ienāks ar vēl 1 kilu un te nāk kaut kādā pārliecinoši iegūt šo te kilu, bet nē. Varbūt nenospēlē līdz galam pārliecinoši, varbūt bija šī aizgulējās, dosies uz B saitu Krišis 1-4 situācija. Te Vohans slēpsies ļoti labi, viņš spēlē, gaidīs, kamēr viņš stāks plantot bumbu un arī iegūst šo te kilu. Rezultāts 3-3. Nu, ļoti labi nospēlē Defers, trāpa šos te šāvienus, ko viņam vajag trāpīt. Tā kā tas ir tāds labs sākums, lai arī iegūtu spēles sākumā šo te pārliecību par saviem šāvieniem. Ja, nu prieks, ka spēle neiet vienos vārtos, ka ir tādi raundi turpu, kad mazliet izaicina komandas vienu otru. Tagad gan redzam, ka, lai arī Lūši uzvarēja šo raundu, viņiem ir problēmas ar ieroču iegādi. 2 spēlētāji ar MP9 automātiem, un šeit Narko mēģinās ar šo ieroci kaut kur tuvāk pieiet. Popovs skatās pāris smoku, kas zina, ka šiem spēlētājiem patīk spēlēt Vištevu un Outrage, atradīs 1 kilu. Narko izlīdzinās arī uzreiz šo te pārsvaru. Un ieguva arī ļoti samērā daudz informācijas par spēlētāju ar vidū. Šeit Feris jau iegājis iekšā A saitā. Atrast dakteri, kas viņam neizdosies. Arī dakteris utilizē savu lētāku ieroci. Šeit Heino ikā iegājis kaut kur. Atradīs Peroksiju. Vohans Heino. Krišs pēdējais palikušais dzīvais.
Un neizdosies. Defairs piebeigt pie pēdējo. Nu, es nezinu, pārāk daudz tādi 1-pret-1 dueļi. Šajā te raundā bija tā raunda izspēle tāda interesanti. Visi katrs spēlētājs kaut kur pa vienam. Un komanda Kustika zaudēja gandrīz visus savus 1-pret-1 dueļus, kas viņiem tā kā neļāva šo raundu uzvarēt. Jā, kamēr redzams, ka tas pirkums no komandas Tīma Kustika nav tas labākais, bet izstāsta, ka tas ir ārraši, gribējās ātri kaut ko pateikt, bet izstāsta, ka te daktarim vajadzētu taisīt mazo datex fragmūrīšu, ja viņš druktos tos augšā, tad būs tikai 1 kilu, bet ja arī Bobo dabūs tikai 2, Peroksīs ar outrage, kāds dabūs par kilam, tad 3-pret-2 situācija par labu Lūšu Red bumba tiks uzplantota, tā kā, plāns arī nāk par labu tieši viņiem, te Defairs stāpa šāvienu, zina, kad ir low, uzpušos arī Kriši un Heino palicis 1-3 situācijā. Viņam ir M4A1, tā kā visas iespējas turēt šo raundu, izgaidīs šo smoku, bet Narko redz, kad outrage dodās caur šo smoku un arī iegūs komandai Lūša Red 5. raundu. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir runāt par tieši Faceit līmeņiem. Tīma Kustika ir 4 spēlētāji ar Faceit level 10 un Krišis ir mums Faceit level 9, turpretī, Lūša Red. Es teiktu, ka ir bijis šī zemāka līmeņa spēlētāji skatoties tieši pēc šī Faceit elo. Šī ranka mums ir 1 level 8, 2 level 9 un 2 level 10. Tā kā es domāju, ka šeit pa labu nāk tieši Lūšiem viņu šī komandas spēle. Zināms, ka viņi ļoti daudz spēlē viens otru kopā. Zināms, arī Defairs ir ļoti Latvijā tieši Counter-Strike'ā zināms tāds satura veidotājs. Tā kā ļoti bieži viņi tieši sanāk spēlēt ar saviem komandas biļiem kopā, bet runājot par tieši 9. raundu, minūte 30 ir palikusi, 5-5 situācija. Un izstāsta, ka šis būs tieši B-plays no viņa puses. Narko atradīs Peroksī, tad viss B-sites pavisam tukšs. Pēris atmalījos Keivu, lai izolētu šos te fairs. Nezinu, kā pie vēlna nedeg viens no, ienemaldos, tas ir Vohans. Nezinu, kā viņš pie vēlna nedeg. Atvainojos, Bobo atradīs kilu sfēri un diezgan agresīvi Krišs nospēlē, dabūs 1 kilu, dabūs arī 2 kilu, tepatās arī Narko atradīs Kītu, te 2-pret-2 situācija nosmoko šo te bumbu, bet te ļoti labā pozīcijā ar Heino. Krišs arī ienāk ar 3. kilu un outrage arī dabūs šo te 1 kilu un palīdzēs tieši Krišizam šo te lielo darbiņu. Ļoti fantastiski viņš nospēlē. Redzams, arī mums te mazas kļūmītes ir šajā te hodā, bet izstāsta, kad esam atpakaļ. Jā, bet var redzēt, ka Tīma Kustika ir kaut ko parunājuši. Viņi ir mazliet izmainījuši savu pieeju, vairāk negājuši šajā te vidū. Šajā raundā jau atkal viņi to dara, bet te laikam bija tāds bēražu kāls. Izskatās, ka tas viņiem nostrādāja pa labu. Šeit arī Peroksīs. Izdosies viņam iegūt 1 kilu, Pēris arī otrā mapas pusē, atradīs 2 kilus un jau, teiksim tā, šī inerce jau kustās jau uz Akustiku pusi. Te mazliet pārgalvīgi Heino izpušoja cauri šim te domam. Bet, visa pārējā komanda ir ieņēmusi pozīcijas, līdz tās tiks nolikta bumba. Šeit Defairs tā kā mēģinās iet sali. Nē. Jā, izskatās, ka viņš mēģinās kaut ko darīt. Kīts bija ātrāks, pirms nopopojušas flashs, viņš redzēja Defairs pēdējais dzīvais. Kīts paņems 1-1 dueli pret viņu un arī to uzvarēs. Es domāju, ka Lūši Red tieši komandai vajadzēja apdomāt šo teivu, jo redzams, ka, ja būtu saglabāti šie 2 ieroči, tad cerības uzvarēt šo 11. raundu būtu bišķīt lielāks. Tā kā situācijā 2-pret-4, es domāju, ka viņiem vajadzēja jau apdomāt, ka vajadzētu tieši saglabāt šos ieročus nākamo raundu, bet redzams, ka pareizais lēmums varbūt netika pieņemts tieši attiecīgajā situācijā. Un redzams, ka Tīma Kustika ir visas iespējas izvirzīties vadībā. Redzams, ka āstāks tieši no Lūša Red puses, ļoti iecienīgs arī tieši Faceitā, tieši Vohana Hals. Starp citu, Vohans ir viņa IGLs, bet Defairs atradīs kilus Kītu. Te izmalījos no pozīcijas ārā. Mums ir Bobo 4-4 situācija ir šajā raundā palikusi, bet redzams arī šajā kreisajā augšajā stūrī kartē, kad jau Tīma Kustika spēlētāji ir izgājuši uz B-saitu. Un tas nozīmē, ka, zina, ka tas ir āstāks, bet te Narko
iegūst killu uz outrage ļoti labi. Viņš arī nospēlēja iepušoju tālāk bišķi šo te A mainu, un jau redzams, ka bumba tiek nogādāta šajā te B saitā, arī tiek plantota, tikmēr Narko arī savāks AK-47. Nu, ir iespējas uzvarēt šo raundu, ja pietiekami ātri un agresīvi spēlē, bet šis smoke 7 varētu visu patraucēt, ļoti labu granātu ielido. Tā bija viena liela granāta. Nu, man liekas, ka jau šeit akustika būtu jāizvēlas seivot šos divus AK-47, kurus viņi ir dabūjuši. Nu, nav viņiem nekāda armora, tāpēc būs daudz grūtāk veidot šo te uzbrukumu. Šeit varbūt Narko sakontaktēsies ar Fēri. Jā, pavisam noteikti Fēris uzvarēs šo dueli. Jo, nu, Fērim bija priekšroka, viņš redzēja kāju vispirms. Šeit Defairs pārgalvīgi pastāvēs, mēģinās atrast kādu killu, viņam arī tas izdosies. Un, izsita vienu ieroci ekstra no komandas akustika. Nosaivoja tā, lai savu komandu spētu iegādāties priekš šī te bairaundu. Šeit jau timeouts no Luši Red. Varbūt izmantošu šo iespēju mazliet parunāt par to, ka mums ir atvērsies mājaslapa clever.lv, kurā jūs varat aplūkot dažādus jaunumus saistībā ar Latvijas CS-u. Šobrīd, kā jau jūs varat noprast, ka te nav Airika un Kārļa, kad viņi abi divi ir Kopenhāgenā un viņi raksta rakstus par šo te majoru, kas tagad notiek. Tā kā varat tur aiziet aplūkot un, protams, arī kādā kalendāra sadaļā varat aplūkot, kādas tad ir tuvākās nākamās virslīgas un pirmās divīzijas spēles. Nu, te jau mēs esam apakaļ. Jā, 12. raundā, pēdējā raundā šajā te halfā varam arī droši soļot iekšā. Redzams tāds, defaultiņš, es gribētu pat atļauties teikt, no komandas tīma akustika puses. Ļoti labi nospēlē Bobo, iegūšo vienu killu, bet nepaspēs atkāpties. Varbūt bišķīt nepacietīgs bija, varbūt mēģināja dabūt šo te vēl vienu, bet redzams Narko sagaida Feri ložņājot cauri šim te smokam. Arī iegūs tieši viņu, tā kā 4-3 situācija ir par labu Luši Red, un tad diezgan labs setups no Luši Red puses, ja Daktars nebūtu pagriezies un Defairs viņu galīgi nekovero, kaut kāda miskomunikācija no viņas puses varētu būt, bet Krišim nevajadzētu tieši gaidīt Defairu. Tas arī notiek, Vohans arī atradīs Peroksi un Kīts palicis 1-3 situācijā, redzams pavisam atdot šis te B sites, minūte palikusi, lai izspēlētu šo te raundu, pamana Vohans Kītu, trāpa Kīts pāris šāvienus viņam, bumba redzams ir nomesta šajā te bāzē, tā kā skatīsimies, kā tad mēģinās uzspēlēt tieši šo te raundu viņš, bumba tiek pacelta un redzams kartē, divi spēlētāji ir uz B, un te varētu pat Kītam sanākt atrast killu uz Defairu. Redzams, Defairs iesprūda šajā te pozīcijā, laba flash arī no viņa puses, paspēs viņš atkāpties, bet, jā, Defairs arī atradīs šo te killu, un redzams, ka Narko ir tāds izteiktais līderis, kā vakar mums arī JLs bija tieši kartē Ancient, tā kā, fantastiski pagaidām ir iesākusies šī spēle, diezgan tuva, neskatoties to, kāda ir šī elo diference starp šīm komandām. Jā, un diemžēl es laikam ne Maikijs nevarēsim aizpildīt Kārļa pozīciju par vishaipīgāko pistoļu raundu kastoto, bet es varu pamēģināt. Tātad komanda Luši Red dodas uz A pusi, īsti nekādus ātrās plejus viņi neveic, atšķirībā no komandas akustika, tā kā tas bija viņu pistoļu raundā teroristu pusē, un pagaidām izskatās, ka komanda Luši Red nogaida varbūt kādu informāciju, varbūt to, lai tīma akustika tā kā mazliet pārdomā, ko viņi darīs, un šeit Krišs ļoti pārgalvīgi uzskais virsū, un noteikti, ka viņi dzirdēja citu spēlētāju. Šeit viņš redzēs 3 spēlētājus savu priekšā, izdosies Bobo nošaut viņu, un tagad jau Luši Red jāsāk domāt, ko tad viņi var izdarīt ar šo te vienu killu. Izskatās, ka lielākā daļa komandas akustika jau ir norotējusi uz A virzienu, un šeit Peroksīs būs pirmajā kontaktā, tad neizdosies viņam neko iegūt. Tiek atsmokots cītīs.
Šeit Heino mēģina atrast kādu killu caur dūmam. Feris jau ir pienācis mazliet tuvāk šajā te tempļa pozīcijā. Nomirs komandas biedrs, kas viņam aiz muguras un narko ar 2 fantastiskiem killiem. Hīts pēdējais dzīvais. 2 killi, 3 killi. Nē, nav 3. kills. Defires piebeigs viņu un šis ir pistoļa rauns priekš Lušred. Tas nezinu, man sanāca. Nē, nu bija ļoti, zin kā, nevajag jau visu laiku to hype, viņam vajag jau arī tā taktiski iziet visam cauri, bet... Taktiskais kāstošana. Jā, nu, starp citu, varbūt tie, kas ir redzējuši, varbūt tie, kas nav redzējuši mūsu TikTokus, katru kārtu, katru streamu mums ir tāds mazais giveaways, kur jūs varat iegūt 5 līdz 15 eiro vērtu CS2 skinu, un šodien mēs jūs arī neatstāsim bešā, un viss, kas jums jāizdara, lai iegūtu šo te CS2 skinu, nu, vismaz iespēju iegūt šo CS2 skinu, ir jāuzrakstā jums čatā olas ir tas, kas jāuzraksta, visi mazie burtiņi, tā kā ir lieldienas un nu, mēdzam viens ar otru sasisties ar šīm te olām, arī krāsot olas, tā kā, nu, kā izbaudīt šo te, kā izbaudīt šīs te lieldienu. Mēs arī rādām viens otram savus olas, protams. Jā, mēs arī rādām viens otram savus olas. Mūsu Discord serverī varbūt parādīt, kādas olas tad jums ir sanākušas. Nu, noteikti parādīt, kā tad jūs svinējāt šos svētkus. Nu, jā, bet svētki vēl nav galā. Jā. Bet, nu, jā, soļosim pat tajā 15. raundā, kamēr mēs runājām par olām, Lušred pārliecinoši uzvarēja savu otro raundu kā uzbrucēji, un arī diezgan daudzsološi arī iesākuši 3. raundu, te 3-3 situācija ir atlikuši šajā te raundā, redzams diezgan agresīvi Bobo spēlē šajā te smokā, bet nepaspēs atkāpties līdz smoka pazušanai. Bet redzams, arī Vohans. Vohans ļoti labi ir izlurkojis šo te B saitu, pat ja tur neviens spēlētājs no komandas tīma kustik neatrodas. Un ja viņš pietiekami ātri varētu iet longā, viņam sanāktu uzvarēt šo te raundu, jo redzams, ka spēlētājs numurs 7, kas ir Feris, viņš tāds, ka negaidījis. Gaidīja, redzēja šo te pleciņu un tāpēc arī pastījās uz Vohana pusi. Dakters palicis 1-3 situācijā, 18 dzīvības viņam ir palikuši, redzams, 3 granātas arī ir viņa rokās. Tā kā, jāizdomā par šīm 50 sekundēm, kur tad viņš soļos un kāds būs arī viņa plāns. Daktars, kamēr lēnām kustās caur šai keju pozīcijai, kā Feris arī mazliet tāds nervos, nezinu, kur īsti skatīties. Nu šeit uz taimingu varbūt daktarim izdosies iziet ārā, bet Feris, kā vajadzētu viņam čekot un neizdodas taimings. Tad vienam, tad otram. Un beigās Feris ir tas, kurš iegūst to labāku taimingu un nopelnīs šo 7. raundu savai komandai. Tikai 1 raundu deficīts komandai Kustika. Zinām to, ka, šī ir tā CT puse, kurā dažiem iet labāk, dažiem iet sliktāk. Skatīsimies, kā tad šai komandai, kā viņi būs sagatavojušies. Viņiem būs labi šie aizsardzības setupi, un viņi spēs noturēt jebkādus Lušred uzbrukumus. Šeit Bobo ļoti agresīvi, bet neizdosies viņam neko realizēt, jo noķer viņu ar molotovu rokās. Peroksisti diezgan dziļi iekšā un kā ir noslēdzis teroristu spēlētājs, kā mēģinās viņu izklierot, un neizdosies tas netrāp īsti. Nevienu lodu šeit Vohans palicis ar savu AVP, iedinko vēl viņu pie tam. Un tagad jau pavisam grūti šiem spēlētājiem ir iziet ārā no teroristu bāzes. Feris arī no otras puses iepušo, mazliet piepalīdz savam komandas biedram un atkal Daktars pēdējais dzīvais. Šoreiz gan viņam ir pilni HP un varbūt lielākas cerības kaut ko izdarīt šajā raundā, bet īsti varbūt pat nezina par Daktaru, nenojaušu viņa atrašanās vietu šajā te kārtē, pēc neviens īsti nekur nepārotē, un Feris ļoti pārliecinoši nopīkos un arī viņu atradīs, un spēles rezultāts ir izlīdzināts. Tas ir 8-8.
Nu, es biju laikam nomutojies. Tas, ko es gribēju teikt, ir ļoti bieži vērojot pirmās divīzijas spēles. Es pamanu, ka, ja spēlētājiem ir AVP rokās, ļoti bieži viņš nomirst, ja viņš pat nav ieskopojies. Bet izstāsta, ka Molotov kokteils ir iemests šajā te rampā un tad bez variantiem. Kīts ar 3 kiliem un Feris ar Peroksi. Jā, tas katrs atradīs pa kilam, bet pabeigšu savu minēto, kad ļoti bieži mēdzam manī, kad spēlētājs, kam ir AVP, nomirst ar šo pat neieskolpojas, pat nestās šo te leņķi līdz galam. Tā kā, bieži varbūt gribas kaut kādu tādu smukāku highlightiņu uztaisīt ar kaut kādu fast fliku vai quickscopu, bet, bieži vien šī vienkāršā spēle, ko AVP ierocis vajag parādīt, tā ir vissvarīgākā, jo, visvieglākie šāvieni, ko ir trāpīt, ja vienkārši ieiet tavā šajā te mērķi iekšā, un Defairam, diemžēl, tas nesanāca. Bet, redzams, tīma Kustika ir izvirzījusies svarībā, te ļoti agresīvi arī spēlē tieši attiecīgie spēlētāji, gan Peroksīs, gan arī spēlētājs numur 9, kas ir Kīts, ieņem šo te long pozīciju, bet tas, ka Peroksīs negaidīs, kur tad atrodas Vohans. Vohans atradīs Peroksiju. Krīšis ļoti agresīvi nospēlēs arī Xboxā, diezgan nepacietīgi. Arī viņš atdodas spēlētājiem vārdā Bobo. Viss A-sites ir ieņemts, bet Heino ir ļoti labā pozīcijā, lai sabojātu komandai Lūši Red šo te raundu. Bet Heino vajag dzīvot pēc iespējas ilgāk. Vai jāatrod šie te 2 kili, vai jāsagaida, kad komandas Lūši Red spēlētāji dosies šajā te A-saitā. Ļoti labi viņš nospēlē. Redz, pirmo spēlētāju dabūs arī par ātri. Es laikam pateicu, arī diezgan nepacietīgi nospēlē. Varbūt bija šī ātrāk vajadzēja šo te izšaut šīs te lodes. Un izstāsta, ka šis ir tāds neveiksmes gājiens no, ja nemaldos, Outrage puses. Tā kā, veiksme vai neveiksme, es jau vairāk teiktu, ka tas bija tāds tā kā greed, kad tu gribi mazliet vairāk nekā to, kas tev ir dots. Un, viņam bija šī iespēja dabūt 2 labus kills un apturēt 2 spēlētājus, bet viņš izvēlējās pagaidīt vēl, un tad jau viņam nāca mugurā vēl 2 spēlētāji, un beigās izdevās realizēt tikai vienu no šiem te killiem. Grūti mēs varam jau tikai spekulēt, vai tas būtu kaut ko izmainījis šajā raundā vai nē, bet noteikti tas, kad viņš pagaidīja to sekundi ilgāk, apgrūtināja viņa iespējas uzvarēt šo raundu. Jā, arī diezgan tādā sliktā pozīcijā viņš bija sevi novietojis, tā kā pa vidu visam saitam diezgan ātri viņu varēja arī atrast, bet tas mums ir vēl viens neizšķirs. Raundā numur 19 mēs soļojam iekšā, redzams atkal diezgan agresīvi. Heino nospēlēs Heavenā, izklīro šo te visu B, bet nepamanīja, ka Narko ir pastaipēs ar šiem te kastēm. Narko pamana Outrage tomēr atradīs šo te opening killu. 4-5 situācija ir šajā te raundā, minūte 20. Te mēģina Defairs caur šo te sienu atrast kaut kādu damage, bet, ļoti neizdodas viņam atrast sakonektēt šos šāvienus, bet Kīts atradīs Vohanu, te arī Dakters ir zaudējis diezgan daudz dzīvības, laikam lainapojās šajā te vidū, te Defairam ar Bobo vajag bišķi agresīvāk nospēlēt. Bobo atradīs killus Peroksi, tīma Kustika tieši vajadzēja bišķi pasīvāk spēlēt, jo 5-3 situācijā nevajag šos te killus atdot tāpatās pa brīvu, un te Bobo varētu dabūt arī vēl vienu killu, bet te ļoti labi izžikot šo te leņķi, bet tāpatās pīkos tālāk. Bobo atradīs mums vēl vienu killu, 3-3 situācija, te Feris ļoti labāk situācijā un pozīcijā ir paslēpies, atradīs 2. Dakters 1-2 situācijā, Heino un Krišs. 5 un 100 HP, te fake plantos tieši Dakters un izstāsta, ka, vai iescaur smoku vai neies, te iescaur smoku un Dakters, paveicās, kad, Heino pēdējā mirklī viņu pamanīja, bet Dakteris iegūst pirmo killu 1-1 situāciju, 5 HP pret 14 HP, 14 sekundes palikuši šajā te raundā. Jāpačeko šī te longa pozīcija, te planto šo te bumbu, un tas, ka varētu pat kājiņas redzēt, te Outrage diezgan skaļi skrien, un te, ļoti, ļoti tāda stresaina situācija, 1-1 situācija un Outrage. Outrage izglābs savu komandu no neveiksmes. Te ļoti labs mēģinājums no Daktera puses. Bumba ir uzplantota un redzams, ka nauda arī bišķīt ir, tā kā vajadzētu sagaidīt šo te baju no komandas Lūši Red puses. Ļoti labi arī šie te 2 killi no Bobo, kas atvēra šo te pagriez šo te raundu kājām gaisā, bet tas nebija pietiekami, lai uzvarētu šo te raundu.
varējām pēdējos raundos novērot to, ka komandā Kustika, nu, viņiem bija tāda agresīvā pieeja uz savu CT pusi. Viņi tur daudz pušoja, kaut kur mugurā mēģināja kaut kādus lurkus kaut kur iebāzt. Un šajā raundā viņi gan spēlēja mazliet pasīvāk. Un, nu jā, nu, lai arī tika uzvarēts šis te rauns, nu, viņš bija pārāk tūs, lai priekš tā teikt, pārāk tūs komfortam. Nu, gandrīz tas izslīdēja cauri, kad Heino ar vēl vienu spēlētāju bija izvietojušies tā, ka, nu, Daktarim bija 1-1 dueļi tikai. Un, nu, labi, ka komandai Kustika izdevās uzvarēt šo raundu, toties tas varēja beigties daudz bēdīgāk. Tas arī ir mazs timeouts no komandas Kustiku. Visticamāk, viņi tagad pārunā, ko tagad varētu kaut kā labāk izdarīt vai savādāk izdarīt. Nu, tas vienmēr ir labi apstāties un parunāt. Ne tikai tad, kad jūs uzvarat raundus, bet arī tad, kad jūs zaudējat raundus. Un tas ir tas, ko viņi tagad dara. Pēc uzvarēt raundu vienkārši apsēžas, mierīgi ieelpo, parunā. Varbūt ir kaut kas svarīgs, ko vienam otram pateikt. Es atkal sapratu, ka es biju nomutojies. Es gribēju tev pajautāt, kādas tavas ekspektācijas par lielā major finālu? Kas uzvarēs, FaZe vai Na'Vi? Nu, zini, kā es jau esmu tāds FaZe fanboys bišķiņ. Tagad gan tā mazāk kopš pēdējām spēlētāju izmaiņām, bet, nu, Na'Vi arī tīri tā neko komanda. Man patīk abas divas komandas, tā kā es domāju, ka major fināls būs ļoti interesants. Ar 2 kiliem Krišs ar 3. kilu, te jau fragmovī materiāls, kur neizdodas viņam piefinišēt. Un ar ideāliem 3 kiliem atver šo te raundu Krišs. Bet, nu jā. Piepalicēs. Tak, Dievs. Nu, tāda ļoti stresaina situācija. Kā jau arī jūs jūtat no mūsu puses, ka ir tāds maziņš stresiņš. Zināms, ka gan Kefīras, gan Airiks ir Kopenhāgenā. Mēs esam šodien 3 cilvēku sastāvā. Protams, arī mums jāpasaka paldies cilvēkam, kas ir aiz kameras. Pat, jā, MVP māču. Jā, Madars Vagalis. Bieži Sandis mēdz uzvārdu izrunāt nepareizi, bet es atceros. Tā kā, nu jā, rezultāts ir 9-11. Ļoti interesanti pagaidām ir šī pirmā divīzijas spēle, un tā ir tikai pirmā no vēl 2, ko jūs redzēsiet jūsu ekrānos pāris mirklus vēlāk, te Narko un Peroksīs. Katrs atradīs pa kilam 4-3 situācija, un redzam šis te vidus splits no komandas Lūša Red. 2 spēlētāji dosies caur elbow, 1 caur heavenu, un arī skatāmies arī kreisajā augšajā stūrī kartē, kad mēģinās nostipot šo te B-site. Ļoti labu granātu ieldo no Kriša puses. Redzams, Krišs arī uzreiz atkāpsies uz šo te templi, lai nospēlētu bija šī pasīvāk. Te zina, kur tad atrodas šie spēlētāji, jo zina, ka neviens mēģinā nebūs. Defērs atradīs kilu uz Outrage. Outrage pēdējā mirklī arī atrada Bobo. Te ļoti agresīvi spēlē Dakteris. Šis te risks atmaksājās. 1-3 situācija Peroksijam ir jāuzvar šis rauns obligāti, bet redzams, ka Defērs ļoti labi nospēlē. Trāpas šos vieglos šāvienus, redzams, 13-10 pagaidām iet šajā te spēlē, bet joprojām neapšaubāms līderis ir Narko tieši no komandas Lūša Red un Feris no komandas tīma Akustika. Tā kā, starp citu, ja nemaldos, visas pirmās divīzijas spēles ir bijušas ļoti tuvas. Tā kā, jūtam, kad spēlētāji ir ar šo te papildu motivāciju, vēlās spēlēt šajā te virslīgā un arī apliecināt citiem, gan latviešiem, gan arī, protams, paši sev, uz ko viņi ir spējīgi. Bet te agresīvai spēlējas no komandas tīma Kustika puses. Defērs pārliecinoši dabūs kilu uz Outrage, Narko arī atradīs Peroksiju. Jā, redzams pēc pirkuma tieši no tīma Kustika puses, kad šis te rauns būs diezgan grūts. Redzams, arī Narko atradīs vēl 2 spēlētājus. Zināms, ka pēdējais spēlētājs no komandas tīma Kustika atrodas vidū, un te vienkārši Defēram vajadzētu noturēt ar šo te aviku un pārliecinoši iegūt šo te kilu, bet nē, izstāsta, ka netrāpīs savu šo te šāvienu. Nemaldos arī izmeta šo te AVP.
turpat tās blakus, bet nu, diezgan agresīvi nospēlē Defars, negaidīja, ka tik tuvu jau viņš atrodas. Nu, tagad ir viss iespējas uzvarēt šo raundu, zina, ka Longai spēlētājs, bet Narko sagaida kontaktu un arī iegūst 4. killu šajā te raundā un diezgan pārliecinoši. Nu, rezultāts ir 11-11. Jā, noteikti jāuzteic abas divas komandas, ka viņas nepadodās un spēlē. Nu, izskatās, ka nu jau līdz pēdējiem spēle neiet vienos vārtos, un visu laiku iet turpu šurpu. Un, nu, redzēsim, kā tas beigsies, jo tagad jau ir tāds, teiksim, tā svarīgākais rauns abām divām komandām ar naudām ir kā ir. Nu, es teiksim tā, ja Luši redz zaudēt šo raundu, viņiem būs labāk nekā, ja Kustik zaudētu šo raundu. Bet, nu, tāpatās spēle jau iet uz beigām, un nu jau katrs, teiksim, tā sīkums ir no svara. Baigi nekur nesteidzās neviena no komandām, lai arī es iepriekš runāju par komandas Kustik agresīvo pieeju šajā te CT pusē. Mazliet viņi ir atslābuši. Skatos, mums čatā raksta pamēģināt hype komentēšanas raundu. Es domāju, ka pēdējais 24. rauns būs tāds cienīgs. Es pamēģināšu tagad aizvietot Kārļa, Kefīru. Bet, nu, jāskatās vēl šis rauns līdz galam. Redzams, te A-plays no komandas Luši Red. Nu, 4 spēlētāji dosies, un tad mazais lurks no Narko puses. Te ļoti labu plašu ieldo no Tīma Kustik spēlētāji. Te Bobo ar dakteri katrs atradīs pa kilam. Bobo kliero šo te donatu, bet pavisam tukšs. Pavisam vispār nekoverot Defairam. Defairam vajadzēja coverot šo te plāntu, to viņš nedara. Un ir 3-3 situācija. Nu, ļoti liela kļūda no Defaira puses. Feris atradīs vēl Bobo un ne jau šis rauns no 4-3 pārvērtīsies par Luši Red saudu. Bumba tiek savākta. Redzams, 2 spēlētāji dosies templī un te Defairam ļoti svarīgs holds šajā te templī. Un arī Narko ļoti svarīgs duels. Narko dabūs kilus pēdējā. Nu joprojām baidās. Defairs ļoti daudzsinīgi nospēlē. Zin, ka arī izlikt cauri. Feris pret Defairu 30 pret 100 HP. Bet Defairs ļoti fantastiski nospēlē. Zin, ka tieši Ferim vajag skriet pakaļ bumbē, lai to defot. Un, nu, ļoti arī līdzīgu situāciju redzējām arī citās spēlēs. Tā kā, nu, ļoti augstsinīgi nospēlē. Nu, ja nesanāca varbūt nokavrot šo CT līdz galam, tad, nu, jā, bet, nu, laiks ir hype komentēšanas raundam. Tā kā esiet sveicināti! 24. rauns, pēdējais rauns šajā spēlē. Redzams, 3 spēlētāji dosies caur elbow, un te viens pats Hero atradīs. Dakteri, nē, tas ir Outrage uz šo te molotovu, kas atradīs tieši viņu. Nu, dakteris izstāsta, ka nepalīdzēja savām kājām, nepalikt apsilušām. Te Vohans atradīs Peroxī 4-4 situācija, minūte 33 palikuši šajā te raundā. Redzams, 4 MP9. Pret tādiem 4 kārtīga kalibra ieročiem. Feris, nu, bišķīt ar šo te granātu bišķīt ievaino sevi, bet arī tikpat agresīvi arī dosies iekšā šajā te keivā. Nu, te vajadzētu komandai Luši Red bišķīt ar šo izolēt šos te dueļus, jo, nu, zināms, ka MP9 ir ļoti bīstama šajā te tuvajā distancē, un it sevišķi CS2. Tā kā, nu, minūte palikuši šajā te raundā, skatīsimies, kāds tad kāls būs no Vohana puses. Redzams, bumba arī lēnām soļo šo te Narko atradīs kītu, te Feris ļoti labā pozīcijā, Feris dabūs pirmo, bet Bobo ļoti labi nospēlē un atradīs šo te trade. B-sites pavisam tukšs, te spēlētājiem numur 3, te ļoti bīstama situācija, jo Defairs, tas ir Defairs, kas atradīs kilu Heavenā. Un 1-3 situācija. Ne jau tas ir Luši Red, ne jau Luši Red apstitos komandu Tīma Kustik. Nu, Krišis ļoti fantastiski spēle no viņa puses, bet ir 40 sekundes, lai uzvarētu šo te raundu. Redzams, 14 kili tieši viņam, lai uzvarētu šo te raundu. Vajag vēl 3, kas būs 17. Bobo izstāsta, ka negaida. Bobo zaudēs savu dzīvību 2-1 situāciju. Un, nu, abi spēlētāji no komandas Luši Red zina, kur atrodas, un Narko ar Defaira palīdzību iegūs pēdējo kilu un apsveicam komandu Luši Red ar 13-11. Nu, ļoti interesantā spēlē. Cerams,